Jaunās dzīvojamās mājas top Klusā Ventspils rajonā, netālu no pilsētas administratīvās robežas. Uz svinīgo ceremoniju pulcējās gan iesaistītie pārstāvji un organizācijas, gan ekonomikas un labklājības ministri. Notikums Ventspilī ir patiešām nozīmīgs. Pēc 35 gadu pārtraukuma tiek būvēti 2 jauni daudz dzīvokļu īres nami. Pirms 6 gadiem Ventspils pilsētas doma nāca klajā ar programmu, kuras mērķis bija sniegt finansiālu atbalstu uzņēmējiem, kas īstenotu dzīvojamo mājas būvniecības projektu. Tomēr šajos gados neizdevās piesaistīt komersantus. Iemesls – Altuma programmas nepievilcīgie nosacījumi. Šie projekti ir sarežģīti. Arī tur, kur mēs bijām skatījušies, ka varētu būt pašvaldību kapitāla sabiedrības kopumā Latvijā, vairāk pieteikties sākumā tas tā nebija. Visi gaidīja, ka būs privātie investori. Bija vietas, kurās tiešām arī ir tīri privātā iniciatīva, bet mums ir liels prieks, ka, piemēram, kā Ventspils, kā Valmiera un citās vietās arī pašvaldību kapitāla sabiedrības realizēja. Šī programma principā bija apdraudēta, jo nebija neviena realizēta projekta Latvijā, bija pieejams naudas resursi, bet noteikumi, kas bija izstrādāti, tie bija tādā veidā izstrādāti, kad nevienam tie nebija interesanti, un mums bija draudz arī zaudēt vispār šo finansējumu. Ar Ventspils un dažu citu pašvaldību vadītājiem un vadošiem speciālistiem mēs sēdējām pie galda tik ilgi, kamēr mēs viņu izveidojam tādu, lai viņa radītu interesi uzņēmējiem un lai tie noteikumi būtu pieņemami arī cilvēkiem, kuriem būs jādzīvo tālāk šajās mājās. Pilnveidoto programmu novērtēja vairākas Latvijas pašvaldības, un pagājušā gadā šo projektu Ventspilī uzdrīkstējās īstenot pašvaldības kapitāla sabiedrība Ventspils nekustamie īpašumi. Projekts paredz 2 piecstāvu ēkas būvniecību ar 30 dzīvokļiem katrā. No 60 dzīvokļiem 2 būs vienistabas, 20 divistabu un 38 trīsistaba dzīvokļi. Tie būs ar pilnu iekšējo apdari, un katrā kāpņu telpā būs arī lifts. Kas man ir svarīgi, kā labklājības ministriem, kam prioritāte ir demogrāfija, ka tiek būvēti jauni mājokļi, jo visas jaunās ģimenes ir uzsvēruši, ka viņu prioritāte ir mājokļus jautājums. Un tāpēc man tiešām prieks, ka tieši 3 istabu dzīvokļi ir vislielākā skaitā šajā projektā, uz ar to es ceru, ka šeit būs daudz un kuplas ģimenes. Mēs veicām izpēti un secinājām, ka tieši lielākais trūkums pilsētā ir uz ilgtermiņa īra 3 istabu dzīvokļiem. Pirms nedēļas paskatījos SLV un es redzēju tikai vienu sludinājumu. Altuma programma paredz, ka dzīvokļus nedrīkst pārdot, nedrīkst nodot apakšīrē. Bet īres līgums būs ar pietiekamu garu termiņu, tās nebūs īstermiņa, tās ir pastāvīgā ilgtermiņa īrē paredzēt mājokļi. Uzsvars ir uz mājasemniecībām, kurās ir bērni. Teiksim, ja ir 2 bērni, tad tā jau ir nozīmīga prioritāte, kas palīdzēs rindā, teiksim, dabūt labāku vietu. Projekta galvenais mērķis ir uzlabot zemes īres maksas dzīvokļu pieejamību ģimenēm, kuras nevar atļauties mājokli par tirgus cenu. Ir noteikts ienākumu slieksnis mājsaimniecībām, kuras varēs pretendēt uz tiesībām īrēt dzīvokļus jaunajos namos. Piemēram, 2 stabu dzīvokli varēs izīrēt, ja iepriekšējā gada ienākumi nepārsniedz 2896 eiro mēnesī. Pašlaik rinda uz jauno īres mājokli vēl nav atvērta. Pieteikumu pieņemšana plānota šī gada 2. pusē. Būvniecība tiek īstenot ar finanšu institūcijas Altuma atbalstu, izmantojot Eiropas Savienības atvesļošanas fonda aizdevumu. Kopējās projekta izmaksas sasniedz gandrīz 6 miljonus eiro.